Kā sevi pasargāt no terapeitiem viltvāržiem? Es teiktu, ar šarlatāniem visās jomās ir ļoti līdzīgi. Kā tu vari sevi pasargāt no šarlatāna jebkurā citā nozarē, medicīnā, piemēram, vai izglītībā, vai jebkādā pakalpojumā. Mēs dzīvojam laikmetā, kad ir ļoti daudz informācijas pieejams. Principā visi dati ir pieejami internetā. Tu vari apskatīties informāciju, piemēram, psihoterapijas speciālistu reģistrā. Psihologiem pastāv savi reģistri, tas viss ir publiski pieejams. Tu vari apskatīties, kāda šīm speciālistiem ir izglītībā, pie kādām profesionālām organizācijām viņš pieder. Iespējams, ka viņam vai viņa ir kaut kādas publikācijas, kāda ir akademiskā izglītība, kāda ir tieši terapeitiskā izglītība, cik ilgi tas cilvēks praktizē. Tātad, respektīvi, tu vari par sevi parūpēties, vienkārši meklē informāciju.